tiesu ekspertīzes sistēma valstī. Politiku tiesu ekspertīzes jomā izstrādā, organizē un koordinē Tieslietu ministrija, kas ir atrunāts Tieslietu ministrijas nolikumā. Ministru kabineta 16. augusta 2017. gada noteikumos numuru 474. Konkrēti, šajos noteikumos ir minēts, ka ministrijas funkcija ir izstrādāt, organizēt un koordinēt politiku daudzādās jomās, tā skaitā tiesu ekspertīzē. Ja mēs runājam par tiesu ekspertīzi, ļoti svarīga loma tiesu ekspertīzes sistēmā un valstī mums ir tiesu ekspertu padomei, tiesu eksperta likumam. Un tiesu eksperta likumā ir minēts, ka tiesu ekspertu padome uzrauga, kontrolē tiesu eksperta darbību un piedalās tiesu ekspertīzes sistēmas, politikas un stratēģijas izstrādē un ieviešanā, kā arī tiesu ekspertīzes sistēmas darba organizācijas attīstīšanā. Bez tām ļoti svarīga loma mums ir tiesu eksperta reģistram, kur ir iespējams atrast jebkuru tiesu ekspertu mūsu valstī. Lai eksperts varētu darboties un veikt savas ekspertīzes, ir viņam jāstrādā, ievērojot izstrādātu metodi, kas tiek reģistrēta vai privātā tiesu eksperta metodi tiesu eksperta padome apstiprina. Visas šīs metodes, ar kurām strādā tiesu eksperti, ir atrodamas tiesu ekspertīžu metožu reģistrā. Mūsu valstī tiesu ekspertīzes sistēma nepārtraukti attīstās. Tā es varētu minēt, ka 2009. gadā valsts kancelējas funkciju audita darba grupa norādīja, ka daļa kriminālistikas pārvaldes veiktās ekspertīzes tiek veiktas arī Tieslietu ministrijas valsts tiesu ekspertīžu birojā un rosināja apvienot kriminālistikas pārvaldi ar valsts tiesu ekspertīžu biroju. Finālā 2020. gada 14. jūlijā valdība atbalstīja vienota tiesu ekspertīžu centra izveidi, kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu biroju, pievienojot valsts tiesu ekspertīžu birojam. Un apvienošanas realizācijas termiņš bija noteikts 2025. gada 31. decembris. Patreiz viss ir apvienošanas stadijā. Tiesu ekspertīžu iestādes. Tiesu eksperta likuma 11. pants precīzi definē, kas ir tiesu ekspertīžu iestādes. Tās ir valsts institūcija vai tā struktūrvienība, valsts kapitāla sabiedrība vai tā struktūrvienība, kuras pamatdarbībā ir tiesu ekspertīžu veikšana. Tas nozīmē, ka ekspertīžu iestāde pirmām kārtām var būt tikai valsts. Privāta ekspertīžu iestāde nekādā gadījumā nevarētu būt tiesu ekspertīžu iestāde. Nestoties uz to, ka visas pārējās prasības tiesu ekspertīžu iestādē varētu būt izpildītas. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām, lai veiktu tiesu ekspertīzes, ir nepieciešams iegūt tiesu eksperta certifikātu tiesu eksperta likumā noteiktajā kārtībā. Plus ir jābūt izstrādātai arī metodē, pēc kuras tad šīs ekspertīzes tiek veiktas. Tas bija pirmais, kas ir jāizpildās, lai varētu iestādi iegūt tiesu ekspertīžu iestādes statusu. Otrām kārtām, valsts institūcija vai kapitāla sabiedrības struktūrvienība var būt tiesu ekspertīzes iestādē, tās sastāvā ir nemazākā 7 tiesu eksperti. Lai kļūtu par tiesu ekspertu, ir nepieciešams nokārtot eksāmenu un saņemt tiesu eksperta certifikātu tiesu eksperta likuma noteiktajā kārtībā. Daktiloskopskās un DNS šajā likuma pantā ir arī minēta neliela atšķirība starp tiesu ekspertīžu iestādēm saistībā ar daktiloskopijas datu un DNS profilu noteikšanu. Tātad šīs ekspertīzes ir tiesīgas veikt tikai tās tiesu ekspertīžu iestādes, kuras ir akreditētas atbilstības novērtēšanu reglamentējoši normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Šīs minētās prasības ir izpildījušas vairākas ekspertīžu iestādes, un saskaņā ar 16. gada 20. decembra ministra kabineta noteikumiem 835 ir noteikts konkrētas tiesu ekspertīžu iestādes. Tātad pirmā ir minēta valsts policijas kriminālistikas pārvalde. Otrā – valsts robežsardzes galvenās pārvaldes ekspertīžu dienests. Trešā – valsts tiesu ekspertīžu birojas. Ceturtā – valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs. Piektā
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca. Un 6. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs. Tātad Latvijā ir 6 tiesu ekspertīžu iestādes. Nedaudz gribētu pakavēties pie valsts policijas kriminālistikas pārvaldes. Īstenojot struktūrālās reformas valsts policijā ar mērķi paaugstināt kapacitāti un efektivitāti noziedzības apkarošanā, 2022. gadā ir veikta valsts policijas galvenās kriminālpolicijas pārvaldes restruktūrizācija, iekļaujot tās sastāvā valsts policijas kriminālistikas pārvaldi. Tādējādi veicinot kriminālistikas jomas ciešāku sasaisti ar izmeklēšanu, kā tas tiek minēts presē. Kā jūs šeit redzat, pēc šī saraksta ministra kabineta apstiprinātā valsts policijas kriminālistikas pārvalde ir atsevišķa struktūra vienība. Dotajā brīdī viņa vairs nav atsevišķa struktūra vienība. Līdz ar to noteikti tuvākajā nākotnē saistībā ar šo faktu un saistībā ar vienotu tiesu ekspertīžu centra izveidi, kā es iepriekš minēju, kas paredzēts līdz 2025. gada 31. decembrim, šie ministra kabineta noteikumi noteikti tiks grozīti. Ekspertīžu izdarīšana ekspertīžu iestādē. Krimināla procesa likuma 201. pants paredz, ka ekspertīzes noteicējs, šī gadījumā krimināla procesā tas ir procesa virzītājs, var uzdot veikt ekspertīžu iestādē. Šī situācijā viņš sastāda lēmumu un visus izpētāmos objektus, kas nepieciešami ekspertīzes veikšanai, iesniedz nevis ekspertam, bet šīs iestādes vadītājam. Vadītājs savukārt nosaka ekspertu, kurš veiks konkrēto ekspertīzi. Par minēto viņš paziņo procesa virzītājam. Par to, kādā veidā notiek šī paziņošana, likums neko konkrēti nav pateicis. Līdz ar to šī ir ekspertīžu iestādes vadītāja brīva rīcība. Vai tas būs elektroniski, vai tas būs rakstveidā, bet jebkurā gadījumā ir uzlikts tikai par pienākumu informēt procesa virzītāju par to, kurš tad veiks konkrēto ekspertīzi. Iepriekš minētajā krimināla procesa likuma 201. pantā 3. daļā ir minēts, ka ekspertīžu iestādes vadītājs nav tiesīgs dot ekspertam saistošas norādījumus, kur var ietekmēt izpētes rezultātus un atzinumu būtību. Šeit iet runa tikai par pašu izpēti un par pašu atzinumu, kā arī bez saskaņošanas ar procesu virzītāju pastāvīgi izpratīt izpētē nepieciešamos papildus materiālus, šī gadījumā izņemot medicīniskos dokumentus. Bet neskatoties uz to, ekspertīžu iestādes vadītājam ir nepieciešams tomēr sekot līdzi, lai eksperta atzinums atbilstu visām tām prasībām, kas ir nepieciešams eksperta atzinumam, kas ir iespējams kaut kādi ierobežojumi ir iekšējos normatīvos dokumentos šīs ekspertīžu iestādes, tad šī gadījumā es šeit runāju galvenokārt par tehnisko noformējumu. Bet atkārtošos, tad viss tas, kas ir saistīts ar izpēti un ar atzinumu būtību, šeit ekspertīžu iestādes vadītājs nav tiesīgs dot kaut kādus saistošus norādījumus vai iejaukties ekspertīzes gaitā. Šis viss ir saistīts ar jebkuru ekspertīzi, kas tiek uzdota ekspertīžu iestādēm. Bet ja mēs runājam par tiesu ekspertīzi, organizēšanas kārtību, tad ministra kabineta noteikuma numurs 666, kas izdod 16. gada 13. septembrī ar nosaukumu tiesu ekspertīžu organizēšanas kārtība, 3. pantā tiek minēts, ka ekspertīžu iestāde, saņemot tiesu ekspertīzi, ekspertīzes noteicēju lēmumu vai iesniegumu par ekspertīzes noteikšanu un materiālus piešķir lēmumam ekspertīzes reģistrācijas numuru. Lēmumam katra iestāde var piešķirt vairākus reģistrācijas numurus, atbilstoši ekspertīzē iesaistīto ekspertu specialitāšu skaitam. Savukārt, ja ekspertīžu iestāde konstatē, ka uzdotā ekspertīze neietilpst iestādes kompetencē, tā rakstiski informē par to procesa virzītāju un nosūta izpētes objektus un citus iesniegtos materiālus atpakaļ ekspertīzes noteicējiem. Kā jūs šeit redzat, tātad šeit ir konkrēti noteikts, ka tam visam ir jānotiek rakstiski. Ja ekspertīžu iestāde tomēr konstatē, ka ekspertīze ietilpst iestādes kompetencē, tad iestādes vadītājs
ievērot ekspertīzes, eksperta pieredzi un slodzi, ļoti būtisks punkts, jāizvērtē eksperta pieredze. Šajā sakarā gribētu nocitēt tiesu eksperta likuma 1. pantu. Kas tad ir tiesu eksperts? Tātad tiesu eksperts ir persona, kura ir speciālas zināšanas un pieredze. Tas nozīmē, ka izvērtējot, kam noteikti ekspertīze, ekspertīžu iestādes eksperts, ja viņš izvēlēsies tiesu ekspertu, tad viņam jau šī pieredze arī ir. Un tātad ekspertīžu iestādes vadītājam ir jāizvēlās starp tiesu ekspertu, kuram jau šī pieredze ir, vai ar jebkuru citu ekspertu, un tad jau ir konkrēti jāstāsta, kā tad viņš vērtēs šo eksperta pieredzi. Ņemot vērā, ka runa iet par tiesu ekspertīzi, pievēršoties tiesu eksperta likuma 16. pantam, tiesu eksperta atzinums saturs, mēs redzam, ka 4. punktā ir minēts, ka eksperta atzinumā jāmin dati par tiesu ekspertu, vārds, uzvārds, specialitāte, tiesu eksperta certifikāta numurs. Bet nekādā gadījumā šeit neiet runa par to, kāda ir konkrētā eksperta pieredze. Jo, kā es iepriekš minēju, ja viņam ir tiesu eksperta certifikāts, viņam automātiski jau ir pieredze. Un ekspertīžu iestādes vadītājam tas nav jāizvērtē. Tad viņš vienīgais, ko varētu runāt un mēģināt izvērtēt, tas ir eksperta slodze. Līdz ar to šis ir ļoti delikāts jautājums. Tātad ekspertīzes iestādes vadītājs, ievērojot iestādes eksperta pieredzi un slodzi, uzdod konkrēto ekspertīzi veikt iestādes ekspertam. Bet, ja nepieciešams, veido ekspertu komisiju, nosakot iestādes ekspertu, kurš koordinē ekspertīzes veikšanu. Turpmāk šis eksperts tiek saukts par vadošo ekspertu. Kad eksperts vai ekspertu komisija ir noteikta, nosaka ekspertīzes izpildes termiņus. Pēc kā ekspertīžu iestādes vadītājs informē ekspertīzes noteicēju par iestādes ekspertu vai ekspertu komisiju, kam uzdots veikt ekspertīzi. Un šeit ir tieši tāpatās kā krimināla procesa likumā, nav pateikta forma, kādā veidā ir ekspertīzes noteicējs jāinformē. Elektroniski, rakstveidā, telefoniski, ekspertīžu iestādes brīva rīcība. Tad, kad tas viss ir izdarīts, ekspertīžu iestādes vadītājam ir nepieciešams kontrolēt ekspertīzes izpildes termiņus. Tad, kad ekspertīze ir noteikta, tad ir jāveic pati ekspertīze. Kas tad ir ekspertīze? Ja mēs palasām tiesu ekspertu likumu, 1. pantu, tad mēs šeit varam redzēt, ka tiesu ekspertīzi veic tiesu eksperts. Ekspertīzes saturs ir objektu vai materiālu zinātniska un praktiska izpēte. Ekspertīzes mērķis atbildēt uz ekspertīzes noteicēju uzdotiem jautājumiem. Ekspertīzes rezultāti tiek atspoguļot tiesu eksperta atzinumā, jo mēs šeit runājam par tiesu ekspertīzi. Pastīsimies, ko par ekspertīzi saka krimināla procesa likums. Krimināla procesa likums 193. pants nosaka, ka ekspertīze ir izmeklēšanas darbība pirmām kārtām. Veids viens vai vairāk eksperti procesa virzītāju uzdevumā. Ekspertīzes saturs ir ekspertīzei iesniegto objektu pētīšana. Mērķis noskaidrot krimināla procesam nozīmīgus faktus un apstākļus. Šeit gribu akcentēt, ka mērķis ir noskaidrot krimināla procesam nozīmīgus faktus un apstākļus. Un, protams, ka ekspertīzes rezultāti tiek atspoguļot eksperta atzinumā. Ja pāanalizē, kāda tad ir atšķirība ekspertīzēs tiesu eksperta likumā un krimināla procesā, un saliekot šos abus minētos pantus, tiesu eksperta likuma 1. pantu un krimināla procesa likuma 193. panta, mēs varam redzēt, ka lielākā atšķirība ir mērķī. Ja mēs pāanalizētu, tad varētu teikt, ka mērķis ne ar ko neatšķirās pa lielam, bet tomēr nianses ir. Tātad tiesu eksperta likums nosaka, ka ekspertīzes mērķis ir atbildēt uz ekspertīzes noteicēju uzdotiem jautājumiem. Savukārt krimināla procesa nosaka, ka mērķis ekspertīzes ir noskaidrot krimināla procesam nozīmīgus faktus un apstākļus. Vai šīs nianses ir būtiskas? Es gribētu teikt,
ka viņas ir ļoti būtiskas, jo ekspertīze krimināla procesā ir tendēta, un arī likumā tiek atrunāts, noskaidrot krimināla procesam nozīmīgus faktus un apstākļus. Nevis vienkārši atbildēt uz procesa virzītāju uzdotiem jautājumiem, bet noskaidrot krimināla procesam nozīmīgus faktus un apstākļus. Pēc šī krimināla procesā noteiktā mērķa, kam tad īsti ir jānoskaidro, vai konkrētie ekspertīzes laikā konstatētie fakti un apstākļi ir nozīmīgi krimināla procesam vai nav? Vai tas ir jādara ekspertam vai tomēr pašam procesa virzītājam? Vai ekspertam tad ir jāatbild tikai uz uzdotiem jautājumiem, kā tas ir tiesu ekspertīzē? Līdz ar to šeit, manuprāt, rodas nelielas pretrunas starp ekspertīzi krimināla procesā un starp tiesu ekspertīzi. Jo krimināla process paskaidro, ka ekspertīze ir vajadzīga tikai instruments procesa virzītājam, krimināla procesālo mērķu sasniegšanai. Apkopojot iepriekš minēto, ekspertīzes noteicējs ekspertīzi var noteikt gan ekspertīžu iestādē, gan konkrētam ekspertam. Ja skatās krimināla procesa likuma 161. pantu, tad ekspertam vēl papildus izpētes objektam, ekspertīzē, procesa virzītājs var uzlikt par pienākumu veikt kaut kādu konkrētu lietu apskati konkrētā ekspertīzē, ja eksperts ir piedalījies noziedzīga nodarījumā. Ekspertīzes noteicējs ekspertīzi var uzticēt veikt ne tikai ekspertīžu iestādes ekspertiem, bet arī, piemēram, privātiem tiesu ekspertam. Privātais tiesu eksperts tiek definēts tiesu eksperta likuma 12. pantā. Un šeit galvenā atšķirība ir tā, ka šis eksperts ekspertīzes veids savas saimnieciskās darbības ietveros. Ja mēs pastamies krimināla procesa likuma 202. pantu, tad arī šeit tiek atrunāts tas, ka ekspertīzes noteicējs, procesa virzītājs, ekspertīzi var noteikt pieaicinātajam ekspertam. Un šī gadījumā viņam uzdevums ir pārliecināties, ka viņš tomēr ir lielpratējs konkrētajā ekspertīzē, pārliecinās par viņa personību, par viņa kompetenci, noskaidro, vai nav šķēršļi, kuru dēļ viņš nevar izdarīt ekspertīzi, un tad iesniedz ekspertam lēmumu par ekspertīzes noteikšanu, izpētāmos objektus un visus nepieciešamos materiālus. Izskaidro viņam eksperta tiesības un pienākumus, brīdina viņu par atbildību, par atteikšanos izdarīt ekspertīzi un apzināt nepatiesu atzinumu došanu. Ja nepieciešams, izskaidro ekspertīzes atzinumu noformēšanas kārtību. To, ka eksperts ir iepazīstināts ar lēmumu, viņš apliecina ar savu parakstu. Turpat tiek atzīmēti eksperta paziņojumi, pieteikumi, kur procesa virzītājs var norādīt ar savu lēmumu. Un šis pieaicinātais eksperts tikpat labi, kā es iepriekš minēju, var būt arī privātais tiesu eksperts. Tiesu ekspertu reģistrs. Lai valstī būtu vieglāk orientēties starp visiem tiesu ekspertiem, valstī ir izveidots tiesu ekspertu reģistrs. Viņš ir publisks reģistrs, kurā iekļaut informāciju par certificētiem tiesu ekspertiem, kas darbojas mūsu valstī. Tiesu ekspertu reģistru veido tiesu ekspertu padomi. Atrast viņu var pēc ekrānā redzamās adreses. Tiesu ekspertu likuma 4. pants nosaka, kam konkrēti ir jābūt tiesu ekspertu reģistrā. Un tas ir tiesu eksperta vārdam jābūt minētam uzvārdam, specialitātē, kurā tiesu ekspertam piešķirtas tiesības veikt tiesu ekspertīzi, tiesu eksperta darbības vietu, tiesu eksperta certifikāta numuram un izsniegšanas datumam, tiesu eksperta certifikāta derīguma termiņam, norāde, ja pieņemts lēmums par tiesu eksperta certifikāta darbības apturēšanu, kā arī citas norādes, kas apliecina tiesu eksperta kompetenci. Un tagad mēģināsim pastīties praktiski, vai ir iespējams iegūt visu to informāciju šajā tiesu ekspertu reģistrā, kas ir minēta un kurai vajadzētu būt pēc tiesu eksperta likuma 4. panta. Ierakstot konkrēto adresi, mēs redzam, mums atverās meklēšanas loks. Šajā meklēšanas logā, kā jūs redzat, nav precīzi norādīts, kas mums viņā ir jāraksta. Līdz ar to mēs varētu rakstīt visu, kas ir saistīts ar ekspertīzi vai informāciju, kas mums varētu novest līdz ekspertīzē. Kā piemēram, šoreiz es nerakstīšu uzvārdu, bet pamēģināsim ierakstīt, piemēram, asinspēdu. Ja ir tāda asinspēdu krimināliskā izpēte, mēs ieliksim tikai asinspēdu.
Un kā jūs šeit redzat, mums izleca 2 eksperti ar asins pēdu trasloģisko izpēti, redz, kur. Un šeit meklētājs saprata, redz, kur ir kaut kas saistīts ar asinīm, ir eksperts Igors Vasins. Nu, lūk, mēs varētu arī meklēt, ja mēs konkrēti zinām ekspertīšu veidu, piemēram, daktiloskopiju, ja? Rakstam. Nu, daktiloskopiskā ekspertīze. Nu, redziet, un šeit uzreiz lapa mums atrada visus ekspertus, tiesu ekspertus, kuriem ir iegūts tiesas eksperta certifikāts daktiloskopijā. Reku daktiloskopiskā identifikācija, paplālīju pēdu vizualizācija. Tas arī būs pie daktiloskopijas, bet no šī gadījumā meklēšanas kritērija bija daktiloskopija. Tātad skatāmies, cik mums daktiloskopi ir, kas var daktiloskopiskās ekspertīzes veikt. Paņemsim līdz pēdējai lapai. Un šeit mēs redzam, ka Latvijā ir 75 tiesu eksperti, kuri ir ieguvuši tiesības veikt daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes. Tātad ekspertīzes daktiloskopijā. Tieši tādā pašā veidā mēs varam atrast arī jebkuru ekspertīžu veidu, rakstot gan uzvārdu, gan kaut kādus atslēgas vārdus. Kā jūs šeit redzat, labajā pusē ir arī izvērstā meklēšana. Nospiežam uz izvērsto meklēšanu, un šeit mēs jau redzam, ir konkrēti lauki. Vārds, uzvārds, kur mums ir specialitātes. Ja, un te mēs arī varam izvēlēties jebkuru. Kaut te paņemsim dokumentu tehnisko ekspertīzi. Šeit mēs redzam darbības vietu. Tas varbūt atvieglot mums ekspertīzes nogādāšanu, ja mums tāda ekspertīze būtu vajadzīga, kā jūs redzat. Un šī gadījumā paņemsim kā piemēru Rīgu. Nemaz te tā nav Rīgas. Ir gan Rīga, redz, kur šeit. Paņemam Rīgu. Meklējam. Un šeit mēs redzam dokumentu tehniskās ekspertīzes. Mums Rīgā ir tiesu eksperti. 1, 2, 3, 4, 5 mums ir no tiesu ekspertīžu biroja, un 1 ir valsts robežsardzes ekspertīžu dienestā. Tātad dokumentu tehniskās ekspertīzes mēs redzam, Rīgā ir pieejams 6 tiesu eksperti. Tieši tāpatās, kā mēs varam atrast tiesu ekspertus Latvijā, tā arī ar šo meklēšanas formu vajadzētu atrast arī ekspertus Baltijā. Tāpēc nospiešam Baltijā, lai būtu ne tikai Latvijā, un ņemsim no sākuma, mēģināsim atrast, ka te mums ir grāmatvedība, ja? Tātad mums atverās, un te mēs redzam, jā, mums ir visi eksperti, kas ir Latvijā. Labi, pamēģināsim atrast kādu citu, kas mums parādīsies arī Baltijā. Alkohols. Kļūda. Ņem uz sākumu. Izvērsta meklēšana. Tātad ņemam Baltijā. Tāks, alkohols. Meklēt. Kļūda. Ejam vēl vienreiz. Izvēlamies Baltijā. Tad paņemsim precīzi tikai alkoholu. Atkal kļūda. Labi. Alkoholu izlaidīsim. Tāks, ņemam Baltiju. Alkohols. Balistiku. Atkal kļūda. Bioloģija. Reku bioloģija mums botānika atvērās. Bet, kā mēs šeit redzam, atkal visas tās ir, visi tiesa eksperti ir mums no Latvijas. Labi, gribētos man atrast kādu, kurš nav no Latvijas. Ejam tālāk. Tā, bioloģija mums bija, balsti bija. Asinis. Labi. Jā, asins pēderi, kur trasloģisko izpēti atkal mums ir Latvija, protams. Tā,
Pēdējā reize, pēdējais piegājiens, iešu kaut kur uz beigām. Odurloģija. Odurloģija, nu labi. Un šeit mēs redzam, un atkal mums ir tikai Latvija. Labi, man šoreiz nav izdevies, jums noteikti izdosies. Ideja ir tāda, ka vajadzētu varēt arī atrast Baltijā ekspertus. Un pēdējais, ko es gribētu ar šo tiesu eksperta reģistru, pastīties, kā tad ir, vai atbilst visi tie lauki, kas ir minēti tiesu eksperta likuma 4. pantā. Tātad, šeit mēs redzam izvērstā meklēšana un tiesu eksperta likuma 4. pantā, 2. daļā, 1. punkts ir tiesu eksperta vārds un uzvārds. Tiesu eksperta vārds un uzvārds ir, 2 lauki ir. Specialitāte, kurā tiesu ekspertam piešķirtas tiesības veikt tiesu ekspertīzes. Specialitāte. Rekur šeit mums arī būs specialitāte, tātad viss ir kārtībā. Darbības vieta, tiesu eksperta darbības vieta ir. Tiesu eksperta certifikāta numurs un izsniegšanas datums. Jā, tas tiek ievadīts, bet tad mums vajadzētu atrast kādu no ekspertiem. Pastīsimies jebkuru ekspertu. Tātad tiesa eksperta certifikāta numurs un izsniegšanas datums. Šeit mēs varam atrast certifikāta numuru un izsniegšanas datums šeit nav, te ir tikai certifikāta derīguma termiņš. Izsniegšanas datums. Jā, šajā reģistrā izsniegšanas datums nav derīgs. Labi, paņemsim kādu citu varbūt. Derīgs, nav. Jā, nevienā vietā mums neparādās derīguma termiņš. Mums ir tikai, izsniegšanas datums nav. Tātad datums mums nav. Ir jābūt, gan jau varbūt kaut kur šeit ir, es tikai nevaru varbūt atrast. Tātad eksperta certifikāta derīguma termiņš, jā, derīguma termiņu mēs redzam. Norāda, ja pieņemts lēmums par tiesu eksperta certifikāta darbības apturēšanu. Šeit jau mēs redzējām, kur norāda mums ir apturēts 11.04. Citas norādes, kas apliecina tiesu eksperta kompetenci. Kādies šito es varētu atrast, un šeit es pat domāju, ka šāda punkta šeit nemaz nav. Bet, kā es teicu, iespējams, es kaut ko nevaru saskatīt. Tātad šādi izstāsta tiesu eksperta reģistrs, kuru ir diezgan ērti izmantot, un kurš tu varētu noderēt, lai mēs varētu atrast ekspertus, ja mēs būtu procesa virzītāji. Vēl, ko es neesmu pieminējis, ka šeit mēs redzam, kur mums ir palīdzība, lietotāja rokas grāmatu, varam nokopēt rokas grāmatu par reģistru, kā jūs šeit redzat. Kur saskars Lietuvas reģistrs. Atsevišķi ir Lietuvas reģistrā varam ieiet atsevišķi Igaunijas reģistrā. Šeit mēs arī redzam Igaunijas reģistrs un atkal būs norādīta adrese. Mēģinam izmantot, varbūt noder. Tātad, ja neizdodas atrast ekspertus uzreiz caur šo reģistru, tad mēs varam ieiet informācijā par reģistru un atrast, piemēram, kur ir Lietuvas eksperta mājaslapa, un redz, kur mums ir Igaunijas. Igaunijas mājaslapa arī mēs redzam, kur reģistrs ir augšā iznests, tā ka mēs varētu arī viņā ieiet. Iejot Igaunijas reģistra mājaslapā, mēs redzam, redz, ka te mums būs, un mēs atkal jau forma ir identiska, nekas savādāk šeit nav, redz, ka te mēs varētu paņemt digitālajā attēlu. Tātad skatāmies. Nav tāda, labi, atkal netrāpīju. Paņemsim visu vienkāršošo DNS ekspertīzes, digitālos mēs ņemsim nost. Un šeit mēs redzam,
Igaunijā DNS ekspertīzes veids 9 eksperti. Un te mēs noteikti varam arī atrast, redz, kur mums ir ekspertīžu centrs, jā. Tātad viss mums atrodas ekspertīžu centrā, kas mēs te redzam. Derīgums. Numurs, te mums ir informācija. Jā, un tieši šādā pašā veidā mums vajadzētu arī atrast Lietuvas. Lietuvas man diemžēl šodien neiet. Laikam, nav mana diena. Tiesu eksperta loma. Tiesu eksperta likums, 1. pants, nosaka, ka tiesu eksperts ir persona, kurai ir speciālas zināšanas un pieredze kādā zinātnes, tehnikas, mākslas vai amatniecības nozarē, un kura tiesas eksperta likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi tiesas eksperta certifikātu. Un ja mēs paskatāmies jebkuru likumu, krimināla procesa likumu, civila procesa likumu, administratīvās atbildības likumu, administratīvās procesa likumu, un visur mēs redzēsim, ka šīs zināšanas, speciālās zināšanas, viņas ir nepieciešamas gan procesa virzītājiem, gan tiesai. Jebkurā gadījumā tiesu eksperta veiktais darbs, kas tiek noformēts eksperta atzinumā, ir pierādījums, piemēram, krimināla procesā. Viņš būs pierādījums tiesās. Ja mēs pastamies krimināla procesa likuma 194. pantu, tad mēs redzam, ka krimināla procesa nozīmīgu jautājumu noskaidrošanai nepieciešams veikt pētījumu, kurā izmantojams šīs speciālās zināšanas, kādā zinātnes, tehnikas, mākslas vai amatniecības nozarē, par ko es arī minēju, kas tad tas tiesas eksperts ir. Tieši tāpatās mēs varētu palasīt civila procesa likumu, 121. pants, piemēram. Ekspertīze lietā nosaka pēc puses lūguma gadījumos, kad lietai nozīmīgu faktu noskaidrošanai nepieciešams speciālas zināšanas, zinātnē, tehnikā, mākslā vai citā nozarē. Administratīvais atbildības likuma 51. pants. Amatpersona, augstāka amatpersona vai tiesa, kur izskata administratīvā pārkāpuma lietu, uzaicina eksperti, ja nepieciešams speciālas zināšanas attiecīgajā nozarē. Administratīvās procesa likumā mēs arī varam redzēt, ka ekspertīze lietā tiesa nosaka gadījumos, kad lietā nozīmīgu faktu noskaidrošana nepieciešams speciālas zināšanas, zinātnē, tehnikā, mākslā vai citā nozarē. Tātad, kā mēs šeit redzam, ļoti svarīgas šīs zināšanas ir lietas izskatīšanai un patiesības noskaidrošanai. Pamats ekspertīzes noteikšanai. Lai eksperts varētu sākt veikt ekspertīzi, viņam ir jāsaņem uzdevums. Uzdevums var izpausties dažādos veidos. Tiesa rakstīs lēmumu, ekspertīzes noteicējs, ja tā nebūs tiesa, arī varētu būt lēmums, iesniegums. Krimināla procesā tas varētu būt lēmums par ekspertīzes noteikšanu vai uzdevums. Civila procesā varētu būt privāta persona pieprasījums. Uz tā pamata tad eksperts veiks ekspertīzi. Bet pamats ekspertīzes noteicējam, lai viņš noteiktu veikt ekspertīzi, arī var būt dažādi. Piemēram, kā jau es iepriekš minēju, krimināla procesam nozīmīgi jautājumu noskaidrošana nepieciešams veikt pētījumu, kurā izmantojam speciālas zināšanas, kādā zinātnes, tehnikas, mākslas vai amatniecības nozarē. Civila procesā ir līdzīgi, kad lietai nozīmīgi faktu noskaidrošana nepieciešams speciālas zināšanas, zinātnē, tehnikā, mākslā vai citā nozarē. Un tieši tādā pašā veidā, jebkurā procesā mums varētu būt tā, kad ir nepieciešams šīs speciālās zināšanas. Un tad tiek sameklēts eksperts, kuram šīs zināšanas tad ir izpētēji nosūtāmo objektu iesaiņošana. Ekspertīzei nosūtāmie objekti jāiesaiņo tā, lai transportēšanas laikā tos ne tikai saglabātu, bet arī garantētu pēdu saglabāšanos uz tiem. Līdzās tam šajā periodā jābūt pilnīgi izslēgtai ikvienu jaunu nepiederīgu pēdu, kurš nav saistīts ar noziegumu notikumu, izveidošanās iespējai. Nevienā normatīvā dokumentā nav atrunāts, ka eksperts varētu atteikties veikt ekspertīzi tikai šī iemesla dēļ, ka iepakojums ir bijis nekvalitīvs vai iepakojums ir sabojājis izpētes objektu. Vienīgais krimināla procesa likums 205. pants min to, ka ja pirms izpētes uzsākšanas eksperts pārliecinās,
ka nevarēs atbildēt uz lēmām uzdotiem jautājumiem tādēļ, ka, un viens no punktiem ir, vai citu būtisku apstākļu dēļ. Tātad šie citi būtiski apstākļi varētu būt to, ka pēdas ir sabojātas pateicoties vai dēļ iepakojuma. Kvalitatīvā iepakojumā galvenokārt ir ieinteresēts pats ekspertīzes noteicējs, jo, lai objektīvs slēdziens būtu un eksperts varētu pilnīgi atbildēt uz visiem viņam uzdotajiem jautājumiem. Tāpēc ir rekomendācijas, kā jāiepako izpētes objekti. Šīs rekomendācijas var dabūt sazinoties ar ekspertīžu iestādi, ar konkrētiem ekspertiem vai arī ekspertīžu iestāžu internet mājaslapā. Kā piemēram, es te varēšu minēt 2 ekspertīžu iestādes, bet viņas noteikti ir visās ekspertīžu iestādēs šādas rekomendācijas, kā jāiepako konkrētie izpētes objekti, kur tālāk tiks nodot ekspertīzei. Šeit jūs varat redzēt specifiski rakstura ieteikumus materiālu sagatavošanai ekspertīzei. Pasvītrošu, ka šie ir tikai ieteikumi. Šeit es esmu iegājis Valsts tiesu ekspertīžu biroja mājaslapā, un redziet, šeit ir vesela sadaļa ieteikumi. Un šie ieteikumi mums var būt katram ekspertīžu veidam, katram materiālam. Tātad šeit jūs varat pārkopēt un iepazīties ar visiem šiem ieteikumiem. Tieši tādā pašā veidā šeit jūs varat redzēt, es esmu iegājis kriminālistikas pārvaldes mājaslapā, un šeit es atvēru DNS ekspertīžu nodaļu, un redzat, šeit mums arī ir izpētes objektu izņemšana un iepakošana. Tātad, kādā veidā iepakojās, kādā veidā tiek izņemti, viss tiek atrunāts. Ir vēl, protams, var meklēt dažādas rokas grāmatas, var arī meklēt arī citas materiāls, jā. Šeit jūs redzat arī citas nodaļas, uz kurām jūs varētu sūtīt ekspertīzes. Ja jūs tādus materiālus kā iepakot un izņemt nevarat atrast, tas nozīmē, ka jums vajadzētu sazināties ar konkrētiem ekspertiem, ar ekspertīžu iestādi un noskaidrot precīzi, lai nebūtu pēc tam pārpratumi. Paziņojums par ekspertu atzinumu došanas neiespējamību. Krimināla procesa 205. pants, kurš arī saucās tieši šādi, paziņojums par ekspertu atzinumu došanas neiespējamību, nosaka to, ja pirms izpētes uzsākšanas eksperts pārliecinās, ka nevarēs atbildēt uz lēmām uzdotiem jautājumiem tādēļ, ka viņam nav attiecīgu speciālo zināšanu, attiecīgas izpētes metodikas, izpētes objekti ir nepietiekami vai nekvalitatīvi, vai arī citi būtiski apstākļi, kā mēs iepriekš noskaidrojam, iepakojums nav kvalitatīvs, kas ir sabojājis visas pēdas, kas kā rezultātā eksperts nevarēs sniegt atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Viņš par to raksta motivētu paziņojumu, kur nodod procesa virzītājiem. Savukārt, tiesa eksperta likuma 14. pants definē pie tiesu eksperta pienākumiem, ka tiesu ekspertam ir pienākums atteikties no atzinuma sniegšanas, ja saņemtie materiāli nav pietiekami šāda atzinuma sniegšanai, vai pastāv citu normatīvos aktos noteikti apstākļi, kas liedz veikt uzdoto ekspertīzi. Piemēram, interešu konflikts. Ja? Runājot par saņemto materiālu nepietiekamību, šeit es gribētu uzsvērt, ja tiesu eksperta atzinuma sniegšanai nepietiek saņemtie materiāli, pie šiem saņemtiem materiāliem varētu būt arī salīdzinošais materiāls, tad tiesu ekspertam ir pienākums atteikties no eksperta atzinuma sniegšanas. Nākošais. Atteikties no tiesas eksperta atzinuma sniegšanas, ja uzdotie jautājumi neatbilst viņa kompetencei. Papildus grib minēt tiesu eksperta likuma 14. pantam 11. daļā, ka tiesu ekspertam ir jāveic ekspertīze tikai tajā specialitātē, kurā viņš ir saņēmis tiesu eksperta certifikātu un kurā ir tiesu ekspertīzes veikšanai nepieciešamā tehnika, iekārtas un tiesu eksperta padomas reģistrētas metodas. Ja tiesu ekspertam nav tehnikas, ar kur viņš varētu veikt šādu ekspertīzi, nav iekārtas, it kā pašsaprotami viņš nemaz fiziski nevarētu viņu uztaisīt, bet šajā gadījumā viņam arī vajadzētu atteikties no šādas ekspertīzes veikšanas. Tieši tāpatās, ja mēs runājam par tiesu ekspertu padomē reģistrētu metodi un certifikātu,
kurš nav konkrētajā specialitātē. Ja kāds no šiem punktiem tiesu ekspertam nav izpildāms, tātad viņam būtu jāatsakās no šādas ekspertīzes veikšanas. Piespiedu līdzekļu lietošana, izdarot ekspertīzi. Lai nodrošinātu aizturētā, aizdomās turētā vai apsūdzētā tiesas psihiatriskās vai psiholoģiskās ekspertīzes vai ar viņu ķermeņa izpēc saistītās ekspertīzes izdarīšanu, ja nepieciešams, var pielietot piespiedu līdzekļus. Piespiedu kārtā liecinieka, cietušā vai personas, pret kuru uzsāks krimināla procesa, tiesas psihiatrisko vai psiholoģisko ekspertīzi vai ar viņa ķermeņa izpēc saistītu ekspertīzi var izdarīt tikai ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu. Un tikai tādā gadījumā, ja krimināla procesā pierādāmi apstākļi bez šādas ekspertīzes nav noskaidrojami. To nosaka krimināla procesa likuma 204. pants. Tiesu ekspertīze pirmtiesas un tiesas procesā, pierādījumu izsakojamību. Par pierādījumu krimināla procesā var būt eksperta vai revidenta atzinums par faktiem un apstākļiem, kuru rakstveidā sniedz konkrētajā krimināla procesā iesaistīts eksperts vai revidents. Kā jau iepriekš minēju, ļoti būtiska loma ir izpētes objekta un paraugu izņemšanai, par ko es runāju nedaudz iepriekš. Iepakošanai arī šajā pašā sakarā ir ļoti būtiska loma. Tad, kad eksperts ekspertīzes ir veicis, lai nepārtrauktu šo izsakojamību, ir nepieciešams tiesu ekspertam izdarīt visu, lai ne procesa virzītājam, ne tiesai nebūtu jāšaubās par to, ka izpētes objekts vai salīdzināmais materiāls būtu pakļauts kaut kur ārpus ekspertīzes. Tas nozīmē, ka šī gadījumā arī ekspertam ir ļoti būtiska loma, kad viņš savus izpētes objektus iepako. Par to, kas notiek ar izpētes objektiem vai salīdzināmo materiālu ekspertīzes laikā, par to nes pilnu atbildību pats eksperts. Lēmums par ekspertīzes noteikšanu. Lēmumu par ekspertīzes noteikšanu pieņem ekspertīzes noteicējs. Krimināla procesā tas ir procesa virzītājs. Šāds lēmums nav pārsūdzams. Krimināla procesa likuma 200. pants lēmums par ekspertīzes noteikšanu mums paredz, kas tad lēmumā ir jānorāda. Pirmām kārtām ekspertīzes noteikšanas iemesls un pamats. Otrais – apstākļus, kur attiec uz izpētāmo objektu. Trešais – ekspertīžu iestādi vai tā eksperta vārdu un uzvārdu, kuram uzdots izdarīt ekspertīzi. Ja eksperts nestrādā tiesu ekspertīžu iestādē. No šī punkta ir jāsaprot, ka nosakot ekspertīžu iestādē procesa virzītājs, viņš neizvēlās ekspertu. Ekspertu izvēlēsies pēc tam ekspertīžu iestādes vadītājs, kā mēs jau iepriekš noteicām. Ekspertu procesa virzītājs var norādīt tikai tad, ja ekspertīzi viņš noteiks konkrētam ekspertam, kurš nestrādās ekspertīžu iestādē. Ceturtais. Ekspertam izvirzīto uzdevumu un risināmos jautājumus. Piektais. Ekspertam nodotos materiālus. Vēl vēlams, protams, ir, ka procesa virzītājs, ekspertīzes noteicējs, ekspertam uzdod tos jautājumus, kas izriet no lietas apstākļiem. Un nav vēlams, ka lēmumā tiek minēti visi jautājumi, uzdot visi uzdevumi, kurus teorētiski eksperts var atrisināt, bet kas izmeklēšanai un ekspertīzes noteicējumam nemaz nav būtiski. Kad lēmums ir sagatavots, jāsagatavo arī visi pārējie materiāli ekspertīzē. Un tie varētu būt pirmām kārtām izpētes objekti, tad ir salīdzināmais materiāls, dokumenti, kuri satur zīmes par ekspertīzes izpētes objektu, izmeklēšanas darbības protokolu, kas palīdzēs ekspertam atrisināt uzdotos uzdevumus. Kad eksperts ir saņēmis visus materiālus, viņam pēc krimināla procesa likuma ir tiesības iepazīties ar krimināla lietas materiāliem. Papildus pieprasīt no procesa virzītāja ekspertīzes veikšanai nepieciešamo papildu informāciju un materiālus. Tiesu eksperta likums konkretizē, ka ekspertam ir tiesības pieprasīt un saņemt visus
Ekspertīzes veikšanai nepieciešamos materiālus un informāciju, tikai ekspertīzes veikšanai. Papildus, lai nodrošinātu ekspertam iespēju atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, procesa virzītājs var pats ņemt vai arī uzdot ekspertam. Ņemt tādus salīdzinošai izpētē nepieciešamos paraugus, kuri atspoguļo ekspertīzes izpētes objektu īpašības un pazīmes. Šos paraugus salīdzinošanai izpētē var ņemt no personas, pret kuru uzsākts krimināla process, no aizturētās personas, no aizdomās turētās, apsūdzētās vai personas, pret kuru notiek krimināla process par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu. Lai noskaidrotu, vai pēdas uz priekšmetiem, objektiem, vai arī kādi krimināla procesam nozīmīgi apstākļi radušies citu personu darbības rezultātā, paraugus var ņemt arī no šīm personām, nopratinot tās attiecīgi, kā cietušos vai lieciniekus. Protams, var rasties arī situācija, ka salīdzinošanai izpētē paraugus kāda persona brīvprātīgi nedos, un tāpēc paraugus ir iespējams iegūt arī piespiedu kārtā. Šādus paraugus drīkst ņemt no personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību. Salīdzinošanai izpētē nepieciešamos paraugus no liecinieka vai cietušā piespiedu kārtā drīkst ņemt tikai ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu. Neatliekumos gadījumos, kad novilcināšanās dēļ salīdzinošanai izpētē nepieciešamie paraugi var tikt iznīcināti vai sabojāti, procesa virzītājs var tos ņemt piespiedu kārtā ar prokuroru piekrišanu. Bet ne vēlākā nākamajā darba dienā pēc izmeklēšanas darbības veikšanas procesa virzītājs par to paziņo izmeklēšanas tiesnesim, uzrādot materiālus, kas pamatoja tās nepieciešamību un neatliekamību, kā arī izmeklēšanas darbības protokolu. Tiesnesis pārbauda izmeklēšanas darbības tiesiskumu un pamatotību. Ir situācijas, kad apskatē, kurā piedalās eksperts, atrod un izņem noziedzīgi nodarījumu pēdas vai objektus, kuriem turpmāk ir nepieciešams izdarīt ekspertīzi. Apskats protokolā norāda to atrašanās vietu, pazīmes, izņemšanas faktu, kā arī to, kuras personas atbildībā tie nodoti. Šādos gadījumos izņemto pēdu un lietu apskati notiek ekspertīzes gaitā. Tas ir viens vēl papildus punkts, kas ekspertam būs jādara veicot ekspertīzi.